Iemetiens Čehu zonā un saņem latviešus tiešām ripjā. Cipuls pie borta. Piespēlēs vārdu priekšā. Atdod aizsargam. Pujats tur mēt. Nēs Čehu pārtver un izmet ārā, diemžēl. Kā nepaveicās. Taču Masaļskis tiek galā. Pujats aiz vārtiem. Tūlīt ieslidosies. Kā viņš atdos, interesanti. Ņižavija maiņa laukumā. Atdod Ņižavijam. Ņižavijas savas maiņkastības bez ātruma, taču izstāsta, ka viņi atbloķēs. Kāpēc Rokits veido piruetas pie pretinieku? Un nē, Rolīneks ar savu partneri maiņas izskrien 2-1 un izstāsta, ka gols Jāmasaļskis nav glābējis gols, diemžēl. Ietriecās stabā. Un Sprukts iemetienā Jāgars tur cīnās pie borta. Kulda arī, un bīstami. Un nav Masaļskis uzglobu vispār. Sprukts patvaizlaicīgi spēlē. Latvijas līdzis iesaistījās tā. Taču jā. Tas bija jauniegūms Latvijas Ilsē. Kulda spēlē tieši tā kā uz spēlētāju, nevis uz ripu. Jā, saņemam Sprukts, atdod Dārziņš, atdod Spruktam un bīstamis metiens un štanga. Nē, štanga bija, nē, Krievija. Štanga varēja jau cerīgāk izskatīties. Tas ir Vartus tās starp man sieva pazudā Latviju daļļavā. Bet vēl viens uzbrukums, un pēc tam saņem ripu un metiet uz vārdu! Mēja skatās, kad viņi punktu kādu ieskaitīt varētu piespēli tikai, ja? Mēja jau iet runāt ar tiesnešiem. Varbūt viņam piespēli bija. Jā, Vakūts ir augstākās klases vārdsargi, bet... Šodien viņš nestāv salā. Viņam nestāv, tā kā. Lūsiņu vajadzēja ielikt vārtos. Bet, jā, bet tiešām nevarēja nepaņems metiens un parāda lūdzu latviešu skaistās metiens.